Čau! Mani sauc Andra, un man ir liels prieks, ka šodien esi šeit kopā ar mani. Šis ir mans kanāls, kurā es dalos ar to, kas man ir interesants, ar saviem stāstiem, ar savām pasakām un arī kaut ko citu. Un šodien tas būs grāmatas apskats. Kādēļ grāmatas apskats? Jo man patīk lasīt, un man ir viedoklis. Un tas ir pilnīgi pietiekoši, lai es varētu uzfilmēt šo video un pastāstīt par kādu grāmatu, kuru esmu izlasījusi. Un pēdējā izlasītā grāmata, par kuru es šodien arī pastāstīšu, ir Lusindas Railijas grāmata Paslēptā meitene. Tā ir lūk šī. Tulkojums latviešu valodā tapis pateicoties Ligitai Lanciniecei. Un grāmata ir izdota apgādās Zvaigzne ABC. Un pirms es pastāstu par to, kas notiek šajā grāmatā, kādi pavērsieni un stāsts risinās, es mazliet pastāstīšu par autoru. Lusinda Railija Latvijā mums ir labi zināma rakstniece, jo viņas romāni ir iecienīti arī pie mums. Vairāk kā 30 valodās un miljoniem eksemplāru ir izdotas viņas grāmatas un arī pie mums Latvijā. Iecienīti ir tāda romāna kā Orhideju nams, Mīlestības vēstule un īpaši iemiņot ir 7 māsu ciklu romāna, kurā ietilpst 8 grāmatas un pēdējā no tām bija Atlants Pāsolta stāsts, kuru 2023. Gadā pabeidza Railijas dēls Harijs Vitekers, jo 2021. Gadā rakstniece 56 gadu vecumā diemžēl devās mūžībā. Pēc 4 gadu cīņas ar vēzi un nepaspējot pabeigt šo romānu. Tomēr viņas dēls iesaistījās, romānu pabeidza, un arī pie mums Latvijā tas bija ļoti populārs un joprojām pieprasīts grāmatu cikls. Bet šodien par šo grāmatu šis romāns Paslēptā meitene ir autors otrs sarakstītais darbs viņas karjerā. Šī grāmata jau tika izdota 1993. Gadā ar autors pirmslaulību uzvārdu zem vārda Lusinda Edmondsa, un tā nosaukums bija Hidden Beauty, kad rakstniecei bija 26 gadi. Bet šobrīd šis romāns, kuru turu savās rokās, ir atjaunotā versija. Un tā tika publicēta 2024. Gadā un atkal ar viņas dēla Harija Vitekera palīdzību. Un pēc viņa vārdiem viņa ir ļoti lepojusies ar šo darbu un vēlējās to atjaunot un izdot vēlreiz. Diemžēl šo nodomu viņai neizdevās realizēt. Tādēļ Harijs šajā darbā ir ar lielu atbildības sajūtu padarījis tekstu mūsdienīgāku, taču, lai romāns nezaudētu savu dvēseli, ir uzlabojis un izdevis atkārtot šo mammas sarakstīto romānu. Par ko ir šis stāsts? Nolasīšu anotāciju uz grāmatas vāka. Likteni nevar mainīt. Lea Thompsona, kas dzimusi nelielā ciemā pie Tīreļa Jorkšīrā, izaug par īstu skaistuli. Kad viņa nokļūst ietekmīgās Delansiju ģimenes uzmanības lokā, Lea saprot, ka viņas dzīve vairs nebūs tāda kā iepriekš. Pēc dažiem gadiem Lea kā neapturams viesulis iekaro modes pasauli, ceļo no Milānas uz Londonu un Ņujorku un bauda greznu dzīvi. Bet kā tumša ēna viņai seko pagātne, un tā ir noslēpumaini savijusies ar 2 bērnu traģisko bērnību Polijā 2. pasaules kara laikā. Kad draud atklāties 2 paudžu sargātie noslēpumi, Lea atceras bērnībā uzklausīto pareģojumu, un viņai nāksies cīnīties ar savu likteni, kas ierakstīts zvaigznēs. Un manas domas par šo darbu. Šis ir viens no tiem darbiem, kuru lasot nākas padomāt, kā viens cilvēks ir spējis izdomāt visus šos stāsta personāžus, notikumus, pavērsienus, un tie grāmatā ir tiešām nemazums. Stāsta aktīvā darbība norisinās laika posmā no 1976. Gadam līdz 1984. Gadam, un epilogā ir pat 92. gads. Tomēr
aprakstot varoņu dzīves stāstus. Stāsts aizies līdz pat 1927. gadam, kur aizsākas kādas patiesas mīlestības stāsts. Un lai gan galvenās romāna varonas Lejā stāsts norisinās 70. un 80. gados, stāsts aizvies arī 40. gadu sākumā, tātad neiztikt bez Otrā pasaules kara. Karā piedzīvotās šausmas, bailes par mīleņiem, bats, slimības, nāve, visapkārt un koncentrācijas nometne, kas izšķir ģimenes, ietekmē likteņus, par to ir arī minēts šajā grāmatā. Un jā, šis romāns lika man raudāt, ne tikai lasot par kara briesmām, kas ir pietiekoši briesmīgs stāsts, bet pietika paraudāt arī Lejās dzīves stāstā, jo arī tur risinās tiešām interesanti notikumi, saistoši un emocionāli, jo asaras man bija. Kopumā šis romāns stāsta par salauztiem likteņiem, tumšiem noslēpumiem, par draudzību, par mīlestību, par talantu, arī par naudu, un šeit atradīsiet arī nelielu ieskatu modes dzīves aizkulisēs, jo Lejā, kā jau minēts grāmatas anotācijā, kļūst par modeli, par pasaulē pieprasītu modeli. Un tas, kas man patīk, grāmatu autora ātri nodod lasītājiem sajūtu par to, kuri varoņi mums patīk un kuri nevisai. Un tas ir lieliski izdevies arī Railijai. Kā piemēram, es nolasīšu fragmentu. Paugura virsotnē, apmēram 4/4 jūdzes attālumā, Lejā pamanīja stāvu. Tur kāds sēdēja, apķēris ceļgalus ar rokām un vērās lejup uz ielai. Leja atpazina biezos, melnos matus, tas bija Mails. Viņš meiteni biedēja. Mails nekad nesmaidīja, nekad nesveicināja, tikai skatījās uz viņu. Lūk, šajā brīdī mēs iepazīstam vienu no stāstā varoņiem Mailzu, un rakstniecei ir brīnišķīgi izdevies mums mazliet atstāt tādu nevisai patīkamu iespēju. Autorei ir lieliski izdevies mums dot mazliet nojausmas par to, kāds tad būs šis stāsts. Vai es šo romānu iesaku izlasīt? Jā, noteikti. Tas bija aizraujošs ar negaidītiem pavērsieniem, un katru lapas pusi pāršķirot, rodas interese, kā šie notikumi atrisināsies. Bet vai ir kāda lieta, kas man nepatika? Jā, un tas ir pārāk mazais burtu fonds. Kad izlasīju iepriekšējo grāmatu un paņēmu šo, biju pat mazliet šokā par mazajiem burtiņiem. Nodomāju, varbūt man tikai rādās, un tie burtiņi nemaz nav tik maziņi, bet paņēmu nākošo grāmatu, kur man stāv rindā uz lasīšanu, lai salīdzinātu, un nē, man nerādās. Tie burtiņi tiešām ir ļoti mazi, un grāmata ir salīdzinoši bieza. Tur ir vairāk kā 480 lapas puses. Tā kā mazi burtiņi, daudz lapas puses. Tas arī šodien viss. Paldies, ka noskatījies. Un ja tev video patika, tad lūdzu atbalsti man ar patīk podziņu, ar kanāla abonēšanu un varbūt šērošanu, lai arī tavi draugi redz šo video.